Daudz ir pasaulē pilsētu skaistu, bet par tevi man mīļākas nav. Tik ar tevi man atmiņas saistās katru dienu no bērnības jau. Stāstīšu par sevi kā prēlieti, jo domāju, ka ne daudziem par savu mūžu vienā pilsētā ir izdevies nodzīvot un izceļot, dzīvojot šeit pa 5 ielām. Un man ir 3 dēli, katrs no tiem ir piedzimis citā mājā. Nu, ne tiešām nozīmē mājā piedzimis, bet dzīvojot ģimenē citā ielā. Kad es piedzimu, mani vecāki Preiļos sāka celt māju. Viņi vienācēja no laukiem, no Ablamas puses, kur bija apprecējušies. Un tad īrēja istabu saimnieka mājā Bērzu ielā. Tā nav tagadējā Bērzu iela, kas atšķeļas no Talšu ielas, tur kaut kur aiz pamatskolas ir Bērzu iela. Bet Bērzu iela bija tajā laikā šī iela, ko mēs redzam paralēli no Maksimas veikala, Aglonas ielā, līdz šīs ielas galam. Tā bija Bērzu iela. Un es neatceros, kā izskatījās iela, neatceros māju, bet atceros tikai istabu, kur es staigāju, kā vecāki cilvēki saka, zem galda vēl. Un to ainu atceros, ka es staigāju un galvenā blakus. Un man laikam bija kādi gadi 4, kad tā māja bija gandrīz uzbūvēta, tad mēs ievalcāmies mājā Miera ielā. Mājai vēl pusē nebija grīdas, bet 2 istabas bija gatavas un mēs jau tur dzīvojam. Un tad Miera ielā, var teikt, ka man bija kaimiņos. Tagad daktare Iraina Vaivode, viņas vecāki tur dzīvoja, tur bija arī tagadējā akteru Kirsānovu ģimenes māja, tagad tie man bērnības kaimiņi, kur mājās es viesojos arī bērns būdams, kāds jau vairāk pieaudzis, ne jau tādi, bet drusku lielāki. Un tad, protams, ka tajā laikā individuālajām mājām bija 12 simtaļas zemes gabals. Šobrīd tas ir laikam 6 simtaļas, tas ir mazāks. Un, protams, ka nebija tad ne kapličas, ne tās ķiegeļu mājas, kas ir blakus kapiem, un kapi nebija tik lieli. Un tur, kur tagad apmēram kapliča, drusku uz šo pusi, uz ielas pusi, ne uz kapu pusi, bija tāds ievu un akāciju pudurītis, tāds kā apli sastādīts. Un tā bija mūsu spēļu vieta, kur mēs bērni no tās ielas mēdzām spēlēties parasti. Tā bija, toreiz mēs vispār pa ielām dzīvojām, tā, ka nevis pa ielām vispār, bet, pagalmos vairāk. Bērnu dārzā negājām. Un tātad mēs tur spēlējāmies. Kapu viens stūris vispār bija tukšs, un tur mēs uz diega, ne uz diega, bet uz smildziņām vērām meža zemenes lasījām, tur auga. Lūk tā, un tad, protams, kad sāku iet skolā, mana skola bija tagadējā, to sauca par internāta ēku. Tā 3 stāvu mūra ēka, kas ir blakus 1. pamatskolē. Tur es sāku iet 1. klasē. Es neatceros no 1. septembra neko daudz, bet atceros, ka mūsu pirmklasniekus veda uz pili. Jo jūs īsti zināt, kā tad, kad pēc 2. pasaules kara atvērās vidusskola, sāka darboties, tad mazās klases, pamatskolas klases mācījās šajā 3 stāvēkā Daugavpils ielā, bet vidusskolas klases mācījās Preiļu pilī. Tā bija nodota skolas vajadzībām. Un tad arī pili es neatceros, kāda izskatījās, bet es atceros tās lielās kāpnes platās, kas no ieejas veda uz 2. stāvu. Bet tā kāpnēm mēs gājām tad tur uz to 2. stāvu sīkos arī kodiem. Tad, kad jau pienāca vidusskolas laiks, tad jau bija uzcelta šī 3 stāvu pamatskolas, toreiz vidusskolas ēka. Protams, vidusskolas klases jau pavadījām tur. Un mans ceļš uz skolu veda no tās Miera ielas, Aglonas ielu, garām kinoteātrim, kur interesēs par vēsturi un kur atcerasina, ka tur
kur tagad ir sporta skola, tur bija kinoteātris Zvaigzne, kur mēs vidusskolēni mēdzām skriet uz kino. Vēlāk uzcēla jaunu, 1977. gada Ezersi, un kinoteātris pārvietojas uz turieni. Pēc vidusskolas, protams, es 1 gadu mācījos pionieru vadītāju skolā. Tāda bija toreiz, kad bija pionieru organizācijas, komjauniešu organizācijas, bija pionieru vadītāji, tādi bija vajadzīgi. Un es pabeiguši skolu, 1 gadu nostrādāju Līvānu pirmajā vidusskolā, jo Preļos nebija vietas. Un tad es apprecējos, un mēs pārcēlāmies ar vīru uz Preļiem un dzīvojām Miera ielā pie mammas manas. Un šajā mājā tad piedzima man vecākais dēls, Miera ielā. Un Preļos nebija skolā, man vietas kā pionieru vadītājiem, un man izglītības, tajā laikā skolu izglītības nodaļa, piedāvāja darbu pionieru namā. Tajā laikā bija tādi rajona pionieru nami, priekšteči mūsdienu bērnu un jauniešu centram. Un darba vieta bija Preļu 2. vidusskolā, no parka puses ēkas galā, tur bija atsevišķa ieeja un 2 istabas, kas bija nodotas pionieru nama. Agrāk tur bija viens dzīvoklis, kurš atbrīvojies, un tur tātad bija tas pionieru nams. Un tā es tur nostrādāju par direktori līdz tam laikam, kā uzcēla Ogres trikotāžas fabrikas filiāli Preļos, kurš ir Rūpnis sēnā, un tur kaut kāds šūšanas seks tagad ir. Un Preļu pilī, kur bija izvietots šūšanas firma, bija izvietota šūšanas firma Rīgas apģērbs, pārvācās uz tām jaunajām telpām un pilī ievietoja pionieru namu. Mums iedeva telpas 2. stāvā un 1. stāvā šūšanas apģērba vietā un vēl citas telpas nodeva sporta skolai. Un tad bija tā, ka es biju klāt pie pils nodegšanas. Tas bija 1978. gadā. Daži avoti rakstīja 79. bet tas nebija 79. Tas bija 78. gada februāris. Kad man naktī 1:02 piezvanīja un teica, tavs nams deg. Mēs skrējām, glābām, ko varējām, metām dokumentus par logiem ārā. Un visas mantas, ko spējām, un tad līdz ar to no pils izvāca, pārvietoja pionieru namam, iedeva Daugavpils ielā, tad 2. māja, kāpnītes no ielas uz ieju, tur 2 telpas, un sporta skolai tad atdeva lūk šo veco bijušo kinoteātri, jo tas bija atbrīvojies, jau bija uzcelts jaunais kinoteātris. Un tad, redziet, tad Preļos sākās intensīvāka apbūve. 60. gadi, 70. gadi. Un, protams, arī ne tikai dārzstāvmājas parādījās, bet parādījās arī vairāk cēla individuāliem. Un mana vīra vecāki no laukiem izcēlās un Preļos sāka celt māju. Lai būtu vieta jaunām mājām, tad tos piemājas zemes gabalus dalīja uz pusēm. 6 simtaļas atņēma no viena, 6 simtaļas atņēma no otras ielas, un tā kā mūsu tātad Miera iela nākamā bija tikai Kalnu iela, starp šīm 2 ielām uzcēla vai izveidoja Kosmonautu ielu. Un tad, lūk, vīra vecāki, tai Kosmonautu ielā uzcēla māju. Un mēs ar savu ģimeni, tāpēc mēs Rietā pārcēlāmies dzīvot uz vīra tēva mājām. Tur tajā mājā man piedzima 2. darbs. Tā kā ģimene jau sāka augt, tad mums piešķīra dzīvokli, pēc tam, tad dzīvokli toreizajā Ļeņina ielā. Tad jau Bērzu iela bija pievienota visai Ļeņina ielai, sākās pie parka ieejas un beidzās šeit kaut kur. Tādēļ visa tā iela jau bija Ļeņina iela. Un tagad mēs lūk, tad es dzīvoju tajā Ļeņina ielā. Tad ģimene vēl paplašinājās. Tajā mājā piedzima 3. dēls.
Un tā kā mums jau ģimenē bija 3 bērnu ģimene, mums tad iedeva 3 istabu dzīvokli, jo tad bija sākusies arī daudz dzīvokļu māju celtniecība Rēzeknes ielas galā. Un tā mēs tad no 82. gada tad dzīvojam Rēzeknes ielā. Tāds man bija tas ceļš pa Preļiem. Tā es ceļoju no vienas dzīves vietas uz otru. Tad 82. gada mēs un mēs cīņu vietu mainījusi. Daudz ir pasaulē pilsētu skaistu, bet par tevi man mīļākas nav. Tik ar tevi man atmiņas saistās katru dienu no bērnības jau.